Es teikšu godīgi, man ir problēma. Es pērku pārāk daudz štruntus internetā. Un attiecīgi daudz no tiem ir arī saplīsuši, sadauzīti, iekrituši ūdenī vai vienkārši vairs nestrādā. Tādēļ organizācija Zaļā brīvība man izaicināja vienu mēnesi nepirkt neko jaunu un mēģināt salabot to, kas man jau ir. Šī izaicinājuma laikā es sapazinos ar vietējiem meistariem, skrūvēju visu vaļā, smērēju rokas, rakājos pa miskastēm, kā arī pavadīju stundām ilgi mēģinot sazvanīt klientu apkalpošanas centrus. Visi klientu kontaktu centru speciālisti ir aizņemti. Jūsu zvans ir ļoti svarīgs un mēs atbildēsim pēc iespējas ātri. Sākšu ar kaut ko vienkāršu. Šim maciņam vajag jaunu skrūvīti un šiem apaviem jāsalabo zole. Sieviete pateica, ka negrib labot. Aizsūtīja mani pie cita apavu džeka turpat uz stūra. Viņš arī sākumā ļoti negribīgi. Man liekas, tas tā visiem Latvijas meistariem. Viņi negrib labot, bet beigās viņi pielauza. Pateica, ka es samaksāšu normāli. Atslēdznieks Jurijs gan neprasīja samaksu, kad parādīja viņam maciņu, viņš uzreiz ķērās pie vajadzīgās skrūves meklēšanas un arī diezgan ātri to atrada. Beigās man vajadzēja tikai uzgriezni, kuru salīmēju kopā ar šaibu. Kā jūs redzat, ārsts noteikti nebūšu, bet kaut kas tur sanāca nedaudz šķībi un uz maciņu sanāca uzskrūvēt. Pārāk ilgi gan tas neturējās, tāpēc aizgāju vēlreiz pie Jurija un viņš sametināja visu kopā un uztaisīja daudz izturīgāku variantu. Wow, nu šis ir skaisti. Ja gribi redzēt, kā es laboju citas lietas un cik tas viss izmaksāja, visas sērijas tiks publicētas šonedēļ, tāpēc piesako, lai nepalaistu vēl.